nav atbildes, nav sakārtota likumdošana, kas būtiski ietekmē cilvēkus. Tāpēc ir jābūt cilvēkiem, kas ir gatavi par šo jautājumu runāt, cīnīties un panākt, teiksim tā, kā abām pusēm vēlamu rezultātu. Jo, protams, ka arī attīstība valstī ir vajadzīga, bet viņa ir vajadzīga sabalansēta un pragmatiska, lai nebūtu arī vietējo iedzīvotāju intereses aizskartas, jo tā būtība gan pašvaldības ir, gan valsts ir rūpēties par iedzīvotāju labklājību, nevis par kādu atsevišķu grupu ekonomiskajām interesēm. Tas, ko mēs redzam ar šo te jūsu biedrību, kas ir Nītaurs pusē un tajā pusē, kur jūs nosaucāt šos te apkārtējos pagastus, tur ļoti nopietni jūs esat uzņēmējs, vēl citi uzņēmēji ir iesaistījušies, tie, kas reāli tur dzīvo. Šeit notiek, un viena no tām lietām, kas ir, manuprāt, būtiska, ka šos parkus varēs nepieļaut pašvaldība. Tā tas ir? Diemžēl šobrīd ir spēkā vēl vismaz mūsu pusē vecais Amatas novada teritoriālais plānojums, kurš pēc tā laika likumdošanas nepieļāva šādu parku celtniecību bez pašvaldības piekrišanas un nepieļāva šo parku celtniecību meža teritorijās. Šobrīd tiek izstrādāts jauns novada detaļu plānojums un valdībā, ministra kabinetā šie noteikumi tiek mīkstināti, lai netraucētu šādām vēja fermām, vēja turbīnu fermām izveidoties. Arī Eiropas pašvaldību harta nosaka, ka cilvēkiem ir jālemj par savu dzīves kvalitāti uz vietas un ka tas ir galvenais lēmējspēks. Nevis kādi cilvēki no Rīgas, kam vispār tādi nosaukumi kā Skujena, Zaube vai pat Cēsis neko neizsaka, jo tas viņus neietekmē. Un šis jautājums ļoti juridiski sarežģīts ir, tāpēc ir jāiet un par to jārunā. Man tāds uzskats un jācīnās.